Ir palicis uz visu tik vienalga, ka mēs reāli gribam tik ļoti uz mājām. Mēs nezinājām, uz ko esam spējīgi. Bet bedīgā ziņa tā, ka ēdiens mums gandrīz vairs nav. Šī ir palikusi. Man nav. Šī ir pēdējā maize. Vai šis ir tas, ko vēlējāmies? Šādi izskatās cilvēks, kurš ir nogājis 30 kilometrus apmēram. Bet vai mēs nonācām līdz beigām? Parādi. Tad šādi izskatās mūsu maršruts. Mēs sākām rekur šeit Alūksne, un tur ir balvi. Čau visiem, ar jums kopā tikai Renāts, un šis ir mans klases biedrs. Visiem čau. Tātad šodien mēs pieņemsim 50 km izaicinājumu ar kājām. Tātad video nav bijis jau 11 mēnešus, tāpēc, kad interese YouTube'am pazuda, bet es ceru uz jūsu atbalstu un esmu atgriezies atpakaļ, un pēc redzēsim, kas no tā izdosies. Kad atbrauksim uz Alūksni, tad jau arī paskatīsimies, ko esam paņēmuši līdzi un vai varēsim noiet šo garo distanci. Un arī beigās mēs noskaidrosim, cik tad soļus mēs nogājām. Bet ja jūs tiešām gribat atbalstīt šo video, spiežat like, subscribe pogu, un jo tas man ļoti palīdzēs un viss būs ļoti labi. Nu tad mēs filmēsim jau, kad būsim Alūksnē. Paldies, visu labu! Nu ko, pēc gara ceļa esam Alūksnē, bet tagad saprotam, ka tas viss ceļš būs jāiet ar kājām. Vai mēs esam morāli gatavi? Varbūt. Jā. Bet, jā. Bet tad jau mēs arī redzēsim, kas notiks. Labi, pirms mēs sākam ceļojumu, gribam parādīt, ko mēs esam paņēmuši līdzi, un sāksim ar tevi. Ar mani? Ar tevi. Ūdens pūdele. Buterbrodi. Sendviči, jā. Maizes. Protams, jo mums pēc ceļam veikalu nebūs, diemžēl, tāpēc Niekstiņi. Jā, tāpēc mēs esam paņēmuši savu ēdienu līdzi, ja nu gadījumā kas. Tad jā. Nu rādi, kas vēl. Maks. Nezinu, kāpēc tev maks tiešām līdzi vajadzīgs, jo mēs uz šoseis un mežā būsim. Tā kā nav nejausmas, kāpēc viņš maku paņēma. Un visu. Nu labi, tad es esmu sagatavojis nedaudz vairāk nekā viņš, jo es jau izplānoju šo visu ceļojumu. Tad pirmais man ir arī ūdens pudele ar tik ūdeni, bet tā nekas traks. Es esmu paņēmis vēl vienu ūdens pudeli. Tāpēc tūlīt mēs arī jums to parādīsim. Tātad esmu arī paņēmis, protams, plāksterus, dezinfekcijas līdzekļu, binti, ja nu gadījumā kas notiek, tāpēc vienmēr veselība un drošība pirmajā vietā. Pēc tam, kā jau teicu, vēl viena ūdens pudele ir līdzi. Es domāju, ar to arī pietiks. Un esmu paņēmis paši sagatavotos arī maizes, kas ir ietīts folijā. Vēl ko es esmu paņēmis līdzi, tūlīt parādīšu.
esmu paņēmis šādu lietu, kas liekas te virsū, un tad var redzēt no kameras, kā izskatās uz to pusi. Nu, sapratāt, varbūt vēlāk arī redzēsiet, kāds viss izskatās. Un pēdējais, ko es esmu paņēmis, tā kā ārā diezgan silti pagaidām, es esmu paņēmis krekliņu līdzi. Ja nu gadījumā būs pa karstu un es gribēšu pārģērties. Un tāpēc, jā, šis ir viss mūsu saturs. Esam sagatavojušies, visu esam norunājuši, esam izplānojuši ceļu. Laikapstākļi ļoti lieliski diezgan. Un tagad tik atliek sākt gājienu, un tad jau pēc kādām 10 stundām vai 9 būtu arī jau mūsu galapunktā. Esmu izdarījis jau šādu līdzīgu, ja gribat aiziet manā kanālā paskatīties, kur es nogāju no Jelgavas līdz Rīgai ar kājām, kur bija 37–38 kilometri. Bet šis ir daudz vairāk, 43 kilometri šitais ir gājiens. Tāpēc, jā, es domāju, mēs sāksim soļot, un tad jau redzēsim, kas tuvākajā laikā notiks. Nu ko, pirms mēs sākam ceļojumu, es gribēju nedaudz uzēst, jo, nu, es nebiju pārēdis brokastis, man nebija laika. Tad tūlīt es jums parādīšu, kādas maizes esmu sagatavojis. Taisam vaļā. Un esmu sagatavojis šādas maizes, kuras ir neskapēc diezgan eļļainas sanākušas. Un slapjas neskapēc, bet nu tomēr paēdīsim un ceru, ka garšīgi. Es kāds pats gatavot. 9 no 10, ļoti liels. Ja mēs paēdīsim, tad jau nespējām. Nu ko, pirms mēs ejam ceļojumā, es gribēju ieiet veikalā, lai nopirktu kādu Snickers vai proteīna batoniņu. Tad es sev izvēlējos Snickers batoniņu un Better for You proteīna, kas iedos man īslaicīgu spēku, un tāpēc draugs arī meklē, ko viņš grib paņemt. Tātad, pirmais, ko es gribu pateikt, mēs jau 2 reizes apmaldījāmies, jā. Jo mēs nevarējām atrast pēc navigatora pareizo ceļu. Un tagad it kā ejam pa pareizu, nu, tu skaties, jā, vai? Es skatos. Nu, labi, ļoti labi. Jo, ja mēs aiziesim vispār ne uz to pusi, mums jau plusā kilometri būs jāiet, mēs tiešām to negribam. Bet, nu, par laimi Alūksne diezgan maza pilsēta salīdzinoši, kas ļoti ir labi. Un es ceru, ka šitajā visajā pastaigā mums netraucēs vējš, kad es runāšu, tāpēc cerēsim, ka mums viss izdosies. Un tā, esam nogājuši kādus, varbūt 300 metrus, un pasāsti, kā tu jūties tagad pagaidām? Ļoti labi. Kaut man tā tagad būtu. Labi, bet nekas drīz jau iziesim arī ārā no Alūksnes, esam vēl Alūksnē pilsētā. Tad gribēju parādīt, kā izskatās no tās tur, tā tur. Tas, kas uz man ap jostas vietu liekas, es ceru, ka viņš nekritīsies ļoti un vējš nepūtīs, bet apmēram šādi izskatās viss šitais. Tāpēc tagad iesim, tūlīt jau tur kaut kur ir Alūksnes robeža, un tad jau redzēsim, kas būs tālāk. Nu ko, esam nogājuši Alūksni, tie ir 3,6 kilometri paveikti, bet nu tagad iesim vēl 40. Bet nu ir pirmais sasniegums, nogājām Alūksni un tagad atliek viss šitais garais ceļš, kas iet uz nekurieni. Tāpēc arī iesim un skatīsimies, kas būs, un reāli gudīgi pateikšu, ārā ir reāli karsts palika. Es jau uzģērbu krekliņu, bet man ir vēl vikses garās. Tāpēc es nezinu, kas no tā būs, bet mēs iesim, ejam. Nu ko, pagaidām esam nogājuši kādus 4 kilometrus. Tu dzīves? Jā, protams. Priekšā mums ir viena pietura, bet diemžēl tur nav kur apsēsties. Es nedomāju, vai mēs arī gribētu tur apsēsties, bet gribu parādīt, kad ir tur vienkārši skats uz nekurieni. Tāpēc diezgan interesanti arī vieta, tāda lakas Alūksnē. Bet mēs ejam, par laimi esam ēnā kaut kādā, vai, nu, saule var teikt vienkārši norima. Bet, nu, mēs ejam. Un, jā, arī, ja būs kaut kas interesants, tad nofilmēšu. Beidz. Nu ko, esam nonākuši pie pieturas, kur nedaudz ieturēsim pauzi, jo nu pauzes ir jāietur. Nezinu, ko viņš dara. Padzerās, protams, arī padzeršu. Esam Dudas
interesanti. Un kā redzat, nezinu vai var redzēt, balvi 41 kilometrs. Tāpēc būs diezgan inčīgi. Un skatīsimies, kas notiks. Priecīgs? Ļoti. Tad es arī. Labi, apsēdīsimies, ieturēsim pauzi un tad jau redzēsim, kas tā. Nu ko, godīgi pateikšu, ir reāli karsts. Tā kā man pat krekliņā un garajās biksēs ir karsts. Tāpēc mēs esam, vismaz es esmu atradis mazu tādu upīti. Un tur es nomazgāšu seju ar augstu ūdeni, jo vajag, reāli vajag, es nevaru vairs izturēt. Oh! Reāli labi. Varbūt mani slikti tagad dzirdēs, un ja slikti dzirdēs, es pielikšu subtitrus lejā tur, lai jūs varētu redzēt, ko es runāju. Ir ļoti stiprs vējš, kas ir mums labi, tāpēc, kad jo ir visu laiku karstums, mati pa gaisu reāli plīvo. Bet mēs esam atnākuši uz vēl vienu pieturu, kur arī ieturēsim pauzīti mazu, jo nevar visu laiku staigāt. Tāpēc, jā, esam cik nogājuši? Pasaki lūdzu. 6 kilometri. 6 kilometri, salīkas, ka jau esam visus 40 nogājuši. Bet viņš stulīt nojūksies no prātā. Viņš saka dziedāt. Dai, dziedi. Labi, bet nekās mums reāli garlaicīgi ir. Jo tiešām, ko citu var darīt, kā vienkārši iet pa šosei 40 kilometrus. Varbūt es arī viņam kaut ko uzdziedāšu, bet ne uz kameras. Bet karstums tiešām cepīja un tiešām nevarēs izturēt. Es ceru, ka drīzumā būs ēna, bet tas nav teikts, tāpēc skatīsimies, kas būs. Nu ko, esam gandrīz nogājuši 8 kilometrus. Liekas, ka visa mūžība un esam nogājuši visus 40. Ļoti šitais džeks ir padomājis par peldēšanu. Es arī nodomāju, kāpēc gan ne, jo reāli ir karsts. Un kur ir viena tā kaut kā ezeriņš vai dīķīs, bet tur ir privāti īpašums, diemžēl. Tāpēc arī mēs nodomājam, ka tagad vēl vienā pieturā pasēdēsim. Un tad varbūt arī kāda publiska peldvieta būs. Nu, stāstīja, kādas sajūtas? Ļoti labas. Ļoti labas, sāp kaut kas? Nē. Man arī nē. Bet, jā, ja būs kāda peldvieta, mēs obligāti aiziesim nopeldēties. Un tad jau jā. Tad ejam vēl joprojām par laimi, esam dzīvi. Tas tā pārnesā nozīmē. Ārā ir 18 grādi un reāli ir karsts. Nesam, diemžēl, atraduši nevienu ezeru, bet ūdens un ēdiens mums vēl ir, tāpēc ir viss ļoti labi. Tad, cik mēs esam nogājuši kilometrus, pasies lūdzu? 10. Esam nogājuši 10 kilometrus. Palika vēl 30 vismaz. Tāpēc... Pēdniece. Pirknais, Aluksnes, rajons pabeidze. Meliorag. Mūsu sportists visur trenējas. Čauhējam. Man darīt nav ko vienkārši, tiešām. Pārāk daudz spēka viņam. Jā, pārāk daudz. Tāpēc ejam tālāk. Nu ko, no jauniem piedzīvojumiem esam nogājuši kādus 15 kilometrus. Esam atraduši kaut kādu reliģisku vietu. Lūkšanas vieta ceļiniekiem. Un te var izlasīt tekstu, tas ir braucot uz Alūksni vai no Alūksnes. Vai drīkst vai nedrīkst. Jo tiešām man nav nejausmas. Jā, šitādā vieta arī pa ceļam tieši. Tur aitas ir tālāk. Beidz lausties iekšā. Ejam, es peldēt gribu. Es arī. Jā. Tāpēc tāda interesanta vieta ar tādu jumtiņu. Iesim.
peldēt. Meklēsim kādu vietu, kur papeldēt. Tātad esam atnākuši uz vēl vienu pieturu. Godīgi sakot, jau zūd arvien vairāk un vairāk spēki. Mēs sākam stāties arvien vairāk un vairāk pieturās. Tas ir, var teikt, tik pēc katras pieturas. Bet vai mēs beigsim? Nē, mēs nebeigsim. Mēs iesim līdz pēdējām, līdz balviem, kas ir palikuši apmēram, cik sanāk, 25 varbūt kilometri, kaut kādi 27. Un tad jau skatīsimies arī, kas būs tālāk. Ietveram pauzes, kājas brūk nost nedaudz, bet, nu, es domāju, mēs izturēsim un pasēdēsim nedaudz un tad iesim tālāk. Nu ko, ir palikuši 10 kilometri līdz Litenei. Tas ir tuvākā apdzīvotā vieta, kas mums ir. Tur mēs papeldēsimies kaut kādā upītē, draugs teica, kad ir. Un tur arī būs veikals, kurā mēs iesim. Viņš lūdz palīdzību, tāpēc, ka viņš reāli grib uz mājām. Es arī gribu uz mājām. Ārā karsts, es gribu atpūsies. Un tāpēc, jā, skatīsimies, kas no tā notiks. Man reāli mati visi pagaisiet. Tāpēc, jā. Pau, 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 pau. Pau, pau, pau. Nāc šurpu. Tak neskrien. Tātad arī gribu parādīt, kāds ir mūsu tāds, teiksim, setupiņš maziņš. Mums ir lielais statīvs, ar kuru mēs ņemam un filmējam lietas. Mums ir draugs manējais, kurš ar mani kompāniju sastāda. Tad vēl ir... Viņš man piespieda. Jā, piespieda. Te ir man tāds uz, jostas vietas apkārt, zem krūtīm, tā, lai es jums teicu alūksnē. Ķērņā. Un, jā, tad ir mugursoma, kur ir viss tas, ko es jums arī parādīju. Un tas viss man ir jānes vienam pašam. Un tāpēc, jā. Tātad esam nonākuši Gulbenes novadā. Uz to pusi. Ja jūs paskatāties tur, iezūmo iekšā, iezūmo. Vari? Iezūmoju. Redzat, tur ir pierobežas daļa. Tas nozīmē, ka mēs iznākam ārā no pierobežas daļa, kas ir blakus Krievijai. Tur sākas Alūksnes novads, tur ir zīmes, ka mēs esam ienākuši Gulbenes novadā. Bet, arvien tuvāk un tuvāk esam mūsu mērķim, un katrs šitais solis mums nozīmē ļoti daudz. Bet, nevaru vairs pasteigāt. Lūdzu, slēdz ārā kameru. Ko, tur mēs palaidām vēl vienu pieturu garām. Kā jūties? Slikti, ļoti. Jā, mēs abi esam diezgan noguruši, un vēl palika 4,4 kilometri. 4,2. 4,2 kilometri līdz tuvākajam ciematam, tas ir apdzīvotai vietai. Bet, labi, mēs iesim tālāk. Es vienkārši gribu uz mājām atpūsties. Karoči, nonācām pļavas malā, tāpēc, ka pārāk daudz mašīnu sāka braukt. Bet, mēs esam reāli noguruši, kā redzat. Tur ir viena lieta, ko es jums gribu parādīt. Tad šādi izskatās mūsu maršruts. Mēs sākām rekurt šeit Alūksne, un tur ir balvi. Un te ir galvenais krustojums, kur mēs tūlīt nogriezīsimies. Pavisam nedaudz palika, tur jau varēja redzēt kamerā. Un iesim vēl 20 km. Palika 350 metri līdz tam galvenajam krustojumam. Mēs ejam tālāk. Bet, pagaidām nekas interesants nav noticis, tāpēc, jā, es gribu uz mājām. Tātad esam nonākuši uz paša galvenā ceļa. Tur ir tas ciemats, kur mēs ļoti gribējām peldēt, bet tagad neiesim, jo, mēs reāli gribam uz mājām. Viņš jau grib, jā. Un te mums ir balvi 18. Un Alūksne ir 27, tur bija zīme. Tas nozīmē, ļoti ilgi esam gājuši un vēl ilgi būs jāiet. Tāpēc, jā, un tur ir tā Litene, par ko es runāju. Viņš ir, saka, man teikt, Renāt pietura. Jā, jo mums tiešām tā pietura ļoti svarīga, viņa jau nav bijis. Cik mums apmēram 5-7 kilometrus. Jā, tāpēc mēs esam ļoti laimīgi, ka mēs atradām pieturu,
kur var arī apsēsties un atpūsties, jo mums vēl jāiet ir 18, 17 kādi kilometri līdz Balviem. Tas nav zināms. Un es vēl gribu uz mājām. Es nezinu, kuro reizi to saku, bet es gribu jums atgādināt, ka mēs gribam uz mājām. Tātad, ja jums gribās kādu adrenalīnu, tad kur ir šitais te, upīte, un tieši ir tā raustītā caurumainais tiltiņš. Ļoti interesanti. Man reāli baili no šitādām vietām, tāpēc jā. Bet, mēs ejam, tur ir pietura jau tālāk, tāpēc jā. Bet reāli tagad iedomāties, cik mums ar viņu un man ir palicis uz visu tik vienalga, ka mēs reāli gribam tik ļoti uz mājām. Es viņam prasu, ejam peldēties, man vienalga, es gribu uz mājām. Vienkārši. Kā vienmēr esam. Jā, viņš ļoti klasu grib, bet viņam tāpat ir vienalga. Tāpēc tur ir nākamā pietura, tur mēs nestāsimies. Bet mēs ejam līdz pēdējiem. Mēs ejam. Tāpēc, lūdzu neieteiktu šādas lietas darīt. Es esmu profesionāls pieredzējis. Es ne. Es esmu pieredzējis profesionāls. Es esmu šādu līdzīgu darījis. Tāpēc man nav tik traki, bet viņš to dara pirmo reizi. Tāpēc šeit ir vajadzīga fiziskā sagatavotība, viss izplānots, apģērbs, kurpes, viss, lai izietu šo lielo distanci. Tāpēc jā, mēs ejam. Nu ko, Daņa, pastāsti, kur mēs esam? Nezinu. Labi, bet īstenībā mēs ejam Latgalē iekšā. Liels arī viens no lieliem sasniegumiem. Ejam iekšā Latgalē. Un oficiāli kļūstam par latgaliešiem. Viņš jau ir. Bet tur es arī nofilmēšu. Tur ir arī viena interesanta vieta, kur es tūlīt arī nofilmēšu. Tātad. Nedaudz augstāka zīme, bet ir jauns sasniegums. Esam Balvu novadā. Latgalē, kur es rādīju. Tagad aiziesim uz pieturu, apsēdīsimies. Un mēs reāli esam nokrituši, tāpēc ejam uz pieturu. Nu ko, šis ir reāli neticami. Mēs esam nogājuši jau kādus 30 kilometrus, kas ir diezgan jau gara distance. Daudziem liksies, ka tas ir maz, bet es tiešām iesaku jums izmēģināt, ja jums ir tādi spēki noiet. Jo viņš jau klibo. Un kājas visas sāp. Un palikuši ir 10 apmēram kilometri līdz Balviem, kas ir mūsu galapunkts. Pagaidi. Nē, pastāsti. Kā tu jūties? Ļoti slikti. Kāpēc? Kājas sāp. Ļoti. Par ko es runāju, viss ļoti sāp. Un tagad ir tā sadie, ka reāli pēdējie kilometri paliek visgrūtākie. Un mēs ejam līdz pēdējiem. Vienalga, ja kājas nokritīs no ķermeņa, mēs iesim, vai ne? Jā. Jā, tas ir tas brīdis, ka Alūksnē visi bijām laimīgi, tagad reāli uz visu ir vienalga. Un ātrāk gribās vienkārši noiet šo lielo distanci. Zināt to momentu, kad saka, ka pēdējie kilometri ir visgrūtākie? Tā arī bija. Morāli mēs bijām nobeigti, kājas bija tāda sajūta, ka norāvušās no ķermeņa. Bet mēs sapratām, ka ir jānoiet šie pēdējie daži kilometri līdz mūsu galapunktam. Pēc sejām varēja redzēt, ka mēs esam noguruši. Mēs sākām klibot un domājam, ka vairs nevarēsim aiziet līdz galam. Bet es vienmēr motivēju sevi un draugu iet tālāk līdz pēdējiem. Kaut arī tas mums prasīs nokrist ceļa malā. Bet ziniet, viss šitais ir, ko mēs izdarījām, tas ir kaut kas nereāls. Gājām un likās, ka apstāsimies, bet tomēr neapstājāmies. Nu jau bijām reāli sasnieguši pēdējos limitus, ka ķermenis vairs nevar neko izdarīt. Bet mēs to gandrīz bijām paveikuši, un to jūs redzēsiet jau tālāk.
Mēs esam reāli noguruši. Tā kā morāli un fiziski esam noguruši. Man nav spēka paturēt statīvu, bet tur ir balvi. Un šis ir tiešām neticams ceļojums, ko mēs esam izdarījuši, vai ne? Es nevaru parādāt. Es reāli gribu, un labi, tur mēs arī nofilmēsimies, un tad tur arī pateiksim, cik mēs esam kopā nogājuši kilometrus, soļus, un cik kalorijas varbūt nodedzināt. Bet tas ir tiešām neticami, jo priekšā mums ir balvi. Šis ir neticami. Šis ir reāli neticami, mēs esam to izdarījuši. Balvi. Ne, man jāpieskarās zīmē, ka es to darīju. Mēs izdarījām daļa. Mēs to izdarījām. 45 kilometri plus mīnus. Pasaki, cik mēs esam nogājuši kilometrus? Ātri paskaties. Šis ir reāli neticami. 42 kilometri plus 3, ko mēs bijām Malūksnē, un 54,000 soļi. Taņa, šis ir neticami, mēs esam balvos. Ej, tu nos! Lielākais, kas ir bijis manā dzīvē. Lielākais sasniegums. Mēs esam balvos. Tas ir viss emocionālākais brīdis mūsu dzīvē. Ej, tu nos! Es nezinu, šito dienu reāli nekad neaizmirsīšu savā dzīvē. Mēs esam noguruši. Augšā ir balvi, tur ir balvi. Visur ir balvi apkārt. Un viss šitais ceļš. Mēs vairs nevaram fiziski pastaigāt fiziski. Bet nu, tas ir kaut kas Tu vari tam noticēt. Viņš vienkārši nevar. Hei, tu nos. Bet nu, mēs tagad apsēdīsimies pieturā un pārunāsim dažas lietas, kas man ir jums jāpasaka. Roči, pirmais, ko es gribu pateikt, pirms mašīnas nebrauc. Mēs esam kopsumā nogājuši 54,000 soļus, 45 kilometrus un esam nometuši 2 kilogramus, cik tas ir neticami. Bet mēs esam balvos. Viņš nevar ciest vairs. Viņš ar mani gan jau nekur dzīvē vairs neies. Kurš te Latviju gribēja noiet pie kubuliem? Tu man piedāvā. Nē, bet šis nav iespējams. Šis ir neizsams. Bet pēdējās lietas, ko es gribu pateikt. Tiešām, draugi mīļie, ja jūs tiešām tiecaties mērķiem un iesākat, tad arī tos pabeidzat. Ja nu ir reāli grūtības tādas, ka nevar fiziski vairs ciest. Un es reāli novēlu jums visu to labāko un, protams, subscribojiet, spiežat like, rakstat pozitīvus komentārus, jo tas tiešām parādīs jūsu atbalstu man. Un es tiešām jūs cienu, ka kāds vismaz noskatījāties visu video līdz galam, jo šis ir visnereālākais brīdis un mans personīgais rekords tagad, ko mēs esam izdarījuši kopā ar viņu un kopā ar jums, jo šis ir neticami. Bet ceru uz jūsu atbalstu un tiekamies nākamajos video. Bet ar jums kopā bija tikai Renāts. Un vienkārši ar jums bija kopā tikai Renāts. Atā!